Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja dari to kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan Atverot Bībeli sākuma skolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 1. ceturkšņa Mans mīlošais Dievs 6. nedēļas lasījums. Trešdiena. Ļoti bēdīga diena. Klausīsimies stāsta turpinājumu par to, kādas sekas bija Kaina nepareizajai izvēlei. Vispirms, runājot uz sadusmoto Kainu, mīlestības un uzmundrinājumu vārdus, tālāk Dievs izteica arī brīdinājumu. Viņš zināja par dusmām, kuras pārvaldīja Kaina sirdi, un zināja, ka ir nepieciešams tās apvaldīt. Pretējā gadījumā grēks, sāpinošas domas un rīcība, kas rodas, kad novēršamies no Dieva mīlestības ceļa, ņems virsroku, un Kains izdarīs sliktu izvēli. Dievs Kainam sacīja: ja tu dari ļaunu, tad grēks ir tavu durvju priekšā un tīko pēc tevis, bet tev būs valdīt pār viņu. Bet Kains tomēr neklausīja. Ko Kains izdarīja? Par to lasīsim 1. Mūzus 4. nodaļas 8. pantu. Un notika, kad viņi abi bija tīrumā, Kains cēlās pret savu brāli Ābelu un viņu nokāva. Cik šausmīga un skumja diena! Laukā, kur neviens neredzēja, Kains izdarīja šo briesmīgo uzbrukumu savam jaunākajam brālim, savam mīlošajam, nevainīgajam brālim. Dievs noteikti ļoti pārdzīvoja. Ādams un Ieva aiz skumjām gauži raudāja. Notikušais sāpināja līdz sirds dziļumiem, un viņus smagi nospieda. Viņi bija zaudējuši savu jauko zēnu. Ēdenes dārzā Dievs bija stāstījis viņiem par nāvi, bet viņi pat tiešām saprata, ko šis vārds nozīmē. Savās bēdās Ādams vainoja sevi par briesmīgo grēku, ko Kains bija izdarījis. Ja vien viņš nebūtu grēkojis dārzā, ja viņš būtu klausījis Dievam. Tomēr Dievs neatstāja Ādamu vienu viņa bēdās un vainas apziņā. Tāpat, kā viņš nekad neatstāja nevienu no saviem bērniem. Dievs savā vārdā saka, ka viņš dziedē salauztas sirdis un remdē ļaužu sāpes. Kaina ļaunā izvēle izraisīja tik daudz sāpju, taču Dievs bija klāt, lai mierinātu un dziedinātu. Viņš mūs mīl un mierina, kad esam skumji. Padomā un pastāsti. Sālamana pamācību 15. nodaļas 18. pants skan šādi. Dusmīgais cilvēks parasti uzsāk rāšanos. Pacietīgais turpretī izlīdzina nesaskaņas. Tātad, dusmīgs cilvēks izraisa konfliktu, bet pacietīgs var apklusināt strīdu. Kuri vārdi šajā pantā liek tev domāt par Kainu? Kāpēc? Un kuri vārdi liek tev domāt par to, ko Ābels mēģināja darīt? Kāpēc? Tā kā esi dzirdējis visu šodienas lasījumu, atzīmē kvadrātiņu lapas puses augšpusē, bet tagad klausīsimies atmiņas panta dziesmu.
Jēzus viņam atbildēja, kas mani mīl, tas manus vārdus turēs, un mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu. Kas mani mīl, tas manus vārdus turēs, un mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu. Jāņa 14:23. Jēzus viņam atbildēja, kas mani mīl, tas manus vārdus turēs, un mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu. Kas mani mīl, tas manus vārdus turēs, un mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu. Jāņa 14:23. Laiks lūgšanām. Pateicies Dievam, ka Viņš ir ar tevi, kad tev ir skumji un sāp. Lūdz, lai Viņš palīdz tev kontrolēt savas jūtas, lai tava izvēle nekaitētu citiem.